tagad ir tāds tik smieklīgs laikmets, kad cilvēks mēģina paķert uz ar vārdu, ar tādu apmānu. Tur Rīgā, piemēram, brauc uz zoodārzu, Tīģer, Rīga. Ko var izvilkt no vārdiem, tā kā vārdu spēles, bet apakšā tam visam ir ne jau tā kā uz cilvēka attīstību kaut kas vērsts, lai cilvēkam būtu labāk, bet lai dabūtu no viņa naudiņu, tā kā biznes. Mīlēts produkts. Mīlestība vispār nesaistās ar kaut kādu tur produktu un reklāmu. Vispār cik šitāda reklāma izmaksā, šitāds plakāts, cik daudz varētu par to naudu izdarīt, cik iestādīt, piemēram, kokus. Es tagad gāju un biju priecīga, es gāju no šokolādes, no Rebā suņa un vienkārši tur bija kaut kāds plūmīts, atcerējos, kā padomu laikos, viņas bija tā kā tāda nezāle skaitījās, un tagad es biju priecīga, vienkārši uz ielas, labi, es zinu, tur pēc šosejas notīrīja, noberzēja nekas, bet biju priecīga vienkārši dabūt plūmīti bez maksas, un tā kā senos laikos stādīja ar ceļmalām, lai, kad ar zirgiem brauc, lai viņiem ir ko ēst, tad arī tā ir nākotne, kad cilvēkiem būs pamat vajadzības bez maksas, jo tikai tad cilvēks varēs kļūst vairāk domāt par labestību, par kaut kādu svētumu un attīstīt savu dvēseli, jo šobrīd mēs esam uzlikti, ne mēs, bet daudz jau vienkārši plūst un neko vispār nesaprot savā naudā, bet, piemēram, es un tos, ko es daudz zinu, mēs jau esam uz izdzīvošanas visi uzlikti, bet kaut kā mums ir ielikts iekšā tā sirdsgudrība un viss, bet mums nav iespēju nekādīgi iet plašumos, jo visu laiku ir izdzīvošanas, tikai tāds līmenis. Kaut gan vajadzētu būt savādāk. Tie, kas saprot un tiem, kam sirds ir īstajā vietā, tiem vajadzētu būt iespējām veikt šos dievišķos darbus citu labā.